narkotikām. Rīgā nākamnedēļ sāksies iedzīvotāju patruļas pie legālo narkotiku bodītēm, savukārt vēl pēc nedēļas arī plaša informatīvā kampaņa par šo vielu kaitīgumu. Tā šodien paziņoja Rīgas domas vadība, kas norāda, ka iedzīvotāju patruļās varēs iesaistīties ik viens. Iecerēts, ka brīvprātīgo grupas koši zaļās vestēs ar uzrakstu Stop Drugs patrulēs pie tirzniecības vietām un informēs jauniešus un citus potenciālos klientus par šo narkotiku bīstamību, kā arī veiks pārunas ar tirgotājiem un tirzniecības vietu iznomātājiem. Mans draugs, viņš ātri aizgāja no tā kā tas nebija gads, tas bija 3-4 mēneši un viss, tas bija pilnīgi degradācija un tas bija, protams, baisi skatīties uz to, ka cilvēks bija gudrs, cilvēks bija spēcīgs, jā, bet šitā viela, jā, viela viņu nogalināja, un tas bija nepatīkami, protams. Un šitos reidos es būšu klāt cilvēkiem, kuri tā kā, cīnās ar to. Patruļu darbu koordinēs Latvijas Džudo federācijas valdes priekšsarētājs Rīgas Stradiņu universitātes pasniedzējs un Nacionālo bruņoto spēku rezerves pulkvedis Raimonds Rubļevskis, kā arī atvaļinātais bruņoto spēku kapteinis Sandrs Bergmanis. Abu koordinātoru kontakti būs publiski pieejami, lai ik viens interesants varētu piedalīties šajās aktivitātēs. Gatavību iesaistīties patruļās jau apstiprinājušas vairums nevalstisko organizāciju, sporta asociāciju, federāciju vadītāju un to domu biedru, arī motokluba Free Hawks biedri. Bet balto stārķu populācija